Mēs esam atbraukuši uz Rīgu. Dzērviela 8, tad esam Airsoft Latvijas poligonā, iekštelpu poligonā. Kas ir Airsoft Latvija? Airsoft Latvija ir, es teiktu, ka šobrīd vadošais Airsoft pasākumu organizators Latvijā. Lielākais izaicinājums, es teiktu, bija saprast, kādu izveidot, kādu šo te, ko šajā saturā ielikt un kādā veidā viņu vislabāk nodot klientam. Vai arī kāda ir šī tā informācija, kas šim te klientam ņems un visvairāk piesaistīs viņu. Jo, līdz šim jau kaut kas bija filmēts, bet tie videoklipi 100, 200, 300 skatījumi. Nebija tas tā saucamais reach. Sarakstīties scenārijus ļoti labi un vienkārši atspoguļoja, kādā veidā mēs varam, teiksim tā, nokļūt pie šiem te klientiem, kā viņiem pateikt un tāpat arī skatoties šobrīd uz TikTokā, ieejot iekšā, pastoties rezultātiem, jā, šie te videoklipi ir viena no skatītākajiem mūsu kontā. Šī sistēma, kas bija neatvairāma piedāvājuma izveidas sistēma, jā, teiksim, palīdzēja izveidot to scenāriju, un rezultāts bija acīm redzams. Līdz šim ir bijusi sadarbība gan ar NJ Media, gan arī ar vienkārši filmētājiem, kas filmē video. Abiem diviem, teiksim tā, tīriņi skatoties uz filmētājiem, visu foršu video var uztaisīt ritīgi krūtu, bet, ja viņam nav tas saturs, viņš neaiziet tur. Jā, tu vari uzfilmēt atskatu, bet tas neradīs, teiksim tā, šo te atgriezenisko saiti. Ar NJ Media bija pozitīvi, bija arī netik pozitīvi, bet, teiksim tā, tas rezultāts nebija tik ļoti taustāms. Teiksim tā, organiskais saturs vienmēr ir bijis patīkamāks. Un tad, kad tev organiski jau sāk arī pēc tam nākt klāt, tas ir, protams, patīkamāk nekā, kad tu ņem un piespied, nezinu, maksā vai reiķini sūta šo te reklāmu. Protams, tam arī kaut kāda atdeve ir, bet organiskais saturs vienmēr ir bijis patīkamāks. Kas tev pamudināja izvēlēties tieši mūsu? Kas tev pamudināja? Principā, pirmais jūsu piedāvājums. Otrais, veids, kā mēs sākām sadarbību, hei, tad man vajag šito, lai es varētu uztaisīt tad šo. Tad man ir vajadzīgs staturs, ko tu gribētu, nevis ko tu gribētu, bet man ir, tu atsūtījāt anketu, aizpildīju anketu, kur ir jautājumi par uzņēmumu, par iespējām, ko uzņēmums varētu sniegt un vispārējais. No tā tad izveidojāt scenāriju, paskatieties uz scenāriju, tas uzreiz rada to, ka, hei, puši kaut ko saprot, tad jau tā kā bija sadarbība, tad atbrauc jau tā kā gatavs scenārijs, pietiek tikai filmēt, tur vairāk bija mūsu. Jācīnās pašiem ar sevi un norunāt ierakstītu tekstu, ko tā kā skolā katram māca, bet tā, kad tu stāv kameras priekšā, vairs nav tik vienkārši. Jā. Kas varbūt bija, nezinu, mūsu sadarbības posmā kaut kāds patīkams pārsteigums vai? Patīkams pārsteigums. Jau tad, kad Mārtiņš sāk runāt tos scenārijus, tad jau prasījās, vai Mārtiņ mainamies vietām, stāsti tu. Bet jā, loģiski uzņēmuma seja esam mēs paši, tāpēc mums pašiem ir jāierunā tas scenārijs un jāizstāst. Patīkam pārsteigumu, jā, šis te viss formāts, kādā veidā jūs strādājāt, ka tas nav tā pliki. Jā, jo ir bijuši džeki, varat? Jā, varam maksāt tik. Tas ir visa saruna, jā. Nevis, jā, varam, bet mums nepieciešams ir šāda informācija, kā mēs jums varam palīdzēt. No sākuma izprot mūs, un tad rada piedāvājumu mūsu vietā, teiksim tā. Runāju par rezultātiem, pārsteidza TikToks. Jebkurā gadījumā TikTokā šie te videoklipi visi aizgāja samērā labi un, teiksim tā, radīja ļoti labu interakšanu ar reāliem latviešu klientiem. Kas ir īstenībā svarīgāk, ja viņš tur būtu radījis, nezinu, 1 000 000, 2, 4 skatījumu, tad reti vien tas pat nav tā vērts, jo beigās, ja mums bija kaut laikam 20, 30, 60 tūkstoši kādu no kuram no šiem videoklipiem, bet no tā visa ir vairāk, kas komentāros raksta, kas ar mums sazinās, hei, klausies, jā, redzēju, ka jums krutais puška, krusts šaujamais, jā, gribu atbraukt apstīties, gribu nopirkt, jau gribu tētim nopirkt. Tas uzreiz tu redzi, kad ir šī atgriezeniskā saite, kad cilvēkam ir interese, tāpat arī
pasākumus organizējot, bija šis pasākumu piedāvājums un arī pasākumos ierodoties Džeki. Jā, bet jums tur bija tāds piedāvājums, ko es redzēju TikTokā, un tad jā, reku viņš ir, lūdzu. Jums bija arī no tā, kad mēs ielikām, pat pastāstīt par to ieroču video, kur mēs ielikām un pat uz veikalu atbrauc. Nu jā, principā ir tā, kad bija viens, teiksim tā, video, kurā davai kāds ir top ierocis vai ne, kāds ir labākais, ko mēs iesakam, iefilmējam šo te video. Ar šo videoklipam, nezinu, 10 000 skatījumi vai 5 000, jāapstāst precīzi. Bet ar tiem visiem 5000 skatījumiem bija kaut kādi 4 vai 5, kas atbrauc nopirka, kas tieši rakstīts ar TikToku, kas atbrauc, redzēja TikTokā, kā jums krūtais stroķis, un viss. Un ar to jau tas, teiksim tā, šis te videoklips ir sevi atpelnījis, parādījis sevi un parāda to, ka ir vērts šāda te tipa vai pēc šādas sistēmas veidot videoklipu arī ielikt. Protams, TikToks it kā rāda savu to rezultātu labāk, bet tai pašā laikā Facebookā ieliekot klāt šim te reklāmu, piemaksājot bišķītiņu, bija arī, teiksim tā, atdeva. Bija kaut kādi, protams, pareizi izveidot šo te piedāvājumu. Bija kaut 10, 20 šie te klienti, kas pēc tam zvana, hei, jā, mēs gribam pieteikt šādu pasākumu caur šo te piedāvājumu. Ja mēs paņemam vienkārši to, kā attaisam TikTok un paņemam vienkārši šos videoklipus, viens, kas ir, nezinu, tiešām montētājs, tikai montē un neko citu nedara, samontējis viņš ir labāk nekā, tiksim tā. Šis te pārējais labāks, jā, kā tu teici, un tā, bet bez šīs te sistēmas, bez šī te teksta, bez šīs te informācijas, viņš performē sliktāk. Abiem diviem attaisot vaļā ir arī tur komentāri apakšā, laiki, rešēri, vispārējais. Tur ir vairāk tikai, pieņemsim, rešērs. Viņš aiziet tālāk, vairāk uzzina, tikai tāpēc, ka ir apakšā sistēma. Ne jau tāpēc, ka videoklips ir krūta uzfilmēts, bet tikai tāpēc, ka viņš ir labi, kvalitatīvi uzfilmēts un apakšā vēl ir sistēma. Pagājušā mēneša, 2 mēneši atpakaļ lielākā atklāsme bija, ka TikToks kaut ko strādā. Sākām likt, teiksim tā, TikTokā videoklips pēc pareizi satura, saka sistēmas vispārējā. Jā, uzreiz ir pilnīgi cita atdeva. Raksta Džeki, zvana Džeki un nav arī tā, ka tur tikai meitenes un 12-gadīgi puikas atrodas. Ja? Zvana Džeks, čau, jā, klausies, mēs gribam pieteikt pasākumu. Izrādās tur, tie bija, ja nemaldos, zemesardzes šitie te instruktors ar savu grupu. Normāli atbrauc, vispār nekāda problēma. Bija interesants pasākums, jauta Džeki un pieauguši vīrieši. Tā kā arī tādi atrodam TikTokā. Tad tu jūti, ka TikTok saturs spēja ražot naudu? Jā. Teiksim tā, TikToks ir vieta, kur tu vari sev parādīt un publicēt. Un šobrīd, teiksim tā, šobrīd nauda atrodas pie tavas redzamības, teiksim tā. Ja tev var ieraudzīt, ja tev var atrast, tad arī pie tevis var atbraukt un tev var tavu produktu nopirkt, tavu pakalpojumu izmantot. To var izdarīt tikai tad, ja tu esi kaut kādā veidā redzams. Ja tu sēdi mājās un tev ir tava mājaslapa, kurā neviens neieiet, tad ko tu vari gribēt? Un ko teikt kādam, kurš stāv uz sliekšņa domāt, vai kas būtu pēdējais teikums, ko tu pateikt cilvēkam, kurš domā sadarboties ar mums vai nesadarboties ar mums? Tieši ar jums nesadarbojies. Nevajag. Būs man vairāk brīvu laika ar viņiem. Bet, teiksim tā, noteikti pamēģiniet, nenožēlosiet. Ar katrā sarunā, kuras veicu ar šiem puišiem, katru reizi kaut kāda jauna informācija, ko es pats varu paņemt sev un izmantot vēlāk.